Čau. Septembra vidus un pirmā reize, kad šajā sezonā es kajaku izvilcis ārā no garāžas. Baigi jau bija noilgojies visu vasara pūsli, tikai braucu sapos. Kā šoreiz jau es atbraucu tā mērķiecīgāk. Tieši uz līdekām. Neesmu ne Somijā, ne Zviedrijā, ne Babītē, ne Lielupē, bet Gaujā. Tāda ir mana dīvainība. Vienīgā vieta, kur es ķeru līdeks, ir Gauja. Ezeri man nepatīk, pārstāvošs ūdens nepatīk. Tā kā braucu līdekās uz Gaujiņu. Upe, protams, ir sarežģīta priekš līdeka ķeršanas, bet man tas tieši arī patīk. Pabraucu bišķiņu pret straumu uz augšu, pāris līkumiņas, un tad jau slīdēšu atpakaļ lejā līdz mašīnai. Pēc tam varbūt pārbraukšu citiem tālāk. Tā plāns ir kaut kāds tāds. Copēšu ar relatīvi lieliem mānekļiem. Basteršeks, Džonīvobras. Pēli varbūt arī uzlikšu. Skatīsimies, kas labāk garšos šodien līdeciņā. Tā, mēģinam. Vēl kaut kas izdosies. Ir. Pirmā izpirda. Uj, zem koka pagāja. Nāc ārā. Op. Nu, tagad saprotu, kāpēc es Gaujā makšķerēju ar kātu līdz 130 gramiem. Ar tievu kātu, viņi pazaudāta momentā tādās vietās. Kokos iekšā un čau un asma. Ar šito jau knapi novaldīju. Nu tāda. Uz trīnīt varētu būt. Iesākums nav slikts. Tā visu kaut ko jau pamātājis viens māneklis. Tomēr džerks atkal nostrādāja. Bastāņu džerks man rudenī pagaidām numur 1 laikam. Rezultatīvi tāds ziņā. Pastaigā. Šogad beidzot es nopircis tīkliņu. Tie ir tādām lielākām zīmēm. Nepadonās. Tā kā tāds zutis.
Spēcīgas tās upes līdeciņas. Nu labi. Pietiek dancot. Nu vat. Tā es gribēju. Tīri saču gribēju, lai pat nevis man vieglāk pašam paņemt. Man nav problēmas ņemt ar rokām. Bet lai viņš saudzīgāk zivī sanāk. Tik ilgi nesanāk viņu muļāt. Ar pus ūdens rokām. Var mierīgi nomierināties. Nesteidzīgi. Mierīgi izņemt. Mierīgi atlaist. Kaitinošākais tīkliņos ir šidais. To sāķis pēc tam dabūt ārā. Praktiski īsti nemaz neviens baigi āķis nav līdekai nekur ieķēries. Vienkārši pats džerks iesprūdis. Un te gareniski. Šitā. Tas ir skaidrs. Tāda. Diva puse. 2,5 līdz 3. Opa! Sveicīgi. Iekrita tīkliņā atpakaļ. Opa! Tas bija skaisti! Ai, man trūka. Ka tas bija skaisti! Uz plunkšķi līdekļu paņēma džerku. Ieplivināja pie zālēm. Vēl nebija sācis raustīt. Bāmas! Līdekļa izlaica līdeciņā. Kas ir adrenalīna. Tāda tur, nezinu, 1,5, 2. Ne vairāk izstījās. Bet skaisti, skaisti. Ir. Mazalīte. Ļoti labi. Mans mīļākais variants. Mazai līdeciņai. Nav jāsmērē rokas. Protams, tieši bija izslēgusies kamera kaut kāda terora izmeta. Un nenofilmēju tādu copi. Es biju iemet Džoniju Voblēru normāli tā tālāk. Bija ņēmiens un redzēju, ka kaut kas smuks.
Jau plānoju, ko darīt, mainīt mānekli, džerku uzlikt. Bet nu turpināju vilkt. Un pie paša kājaka tāds grābiens, nu tā, ka vizuāli varēja redzēt visu. Kā pēkšņi izner apakšas pa gaisu visu. Ai, nu žēl, ka nenofilmēšu tā. Tas ir tiešām labs skats. Ņēmienu brīdi visu varēja redzēt, viņi vienkārši izpirda no kājaka apakšas. Atnāca līdz tomēr vēlreiz uzbruka. Ja. Tādā. Akal kaut kur ap 3. Es, ka bišķi lielāk nekā tā pirmā. Smuka. Paldies, līdeciņi. Tu man iedeva beigās emocijas. Un žēl, ka tu netik nofilmēt, kā tu paņēmi. Tas bija kaut kas. Tā, nu 2 trīniecītes jau ir. Kaut ko lielāku gribētos. Aizgāja. Aizmirsu paņemt ūdeni. Plus jāuzvelk kaut kas bišķi plānāks par šo termoveļu. Man ir baigi karsti. Nu, pirmo līkumu. Vienu līkumu nobrauc. 2 trīnieces. Iznāciens vēl, viena notrūka. Kaut kas ir. Paņemšu ūdeni. Uzvelšu ko plānāku. Un augšu apakaļ. Labi. Vai nu bija 5-litrīgais bačuks jāņem līdzi, vai šī tāda pudelīte. Aizmirs ielikt kaut kādu puslitrīgu. Būs jādzer taupīgi. Tā, uzvilku plānu. Atsuku. Varam turpināt. Tas bija tikai viens līkumiņš. Tas bija tikai pirmais līkumiņš. Kā viss savu priekšā. Ir maziņi galīgi. Galīgi maziņi. Nu, kur ta tāda? Kur ta tāda? Ārprāts. Paskatieties. Tas ir pilnīgs ārprāts. Doma jau bija, lai šitādi man netraucē. Bet tāpat iekāroja. Bada kāsīts mazais. Nu, atdod. Atdod. Mazā sīļa. Atdod pavadiņu. Nopietni. Nu, to šurp zobainā. Paldies. Maziņā. Nu, maziņā. Ko notiek? Aicot? Akal, kas ir visas šodien? Mēģina pārkost man pavaniņu.
kas uzējais pārslīkums augšā no mašīnas. Tagad laidīšos lejā. Vienīgi tagad jau saulīt izlīdus, vējiņš. Nav vairs tik forši kā no rīta. Ir. Torpēdiņa. Nav jau nekas tāds liels, vai gribētos. Tad zivs ir. Kā vidēji pacelt parādīt, bet nesanāca. Nākošais metiens notrūka maziņā kaut kāda. Garām. Nokoda. Nokoda. Un ne pavadiņu, bet auklu. Nē, pavadiņu tomēr. Nokodā. Mans mīļākais džerks. Un nabaga zivtiņa. Cerams, ka viņai izdosies viņu izspļaut. Jāpapeld uz priekšu, varbūt kaut kādā veiksmīgā kārtā. Džerks viņai nepalika mutē. Viņš ir izpeldējis. Jāpārbauda. Jā, redzu, paveicās. Arī ziltiņai paveicās. Re, kur peld maz džerks. Super. Jā. Uz peli! Nē, notrūka! Nē! Bija labā! Uz peli bija laba! Fuck! Kas pa ņēmienu? Blīn! Protams, tagad prātā tādas domas, ka baigā lielā bija. Es domāju, ka bija liela. Pirmkārt, paskatieties uz mānekļa izmēru. Taisiens arī bija labs un bišķiņ pajutu arī. Bišķiņ pajutu baigo smagumu galā. Ai, nu cik žēl. Tiešām gribējās redzēt, kas tur bija. Tā, nu. Un drīzāk pulksteni izklājusies. Laiks mēs mieru šodien. Tā arī vairs nekas nebija. Uz vakar tīri iespringu uz muiru. Uz peli. Gāja vienkārši vai nu ir lielā, vai nav nekas.